šeit mēs jau redzam, fantastiski Dievs ir ielicis viņa prātā, ko runāt un kā runāt. Un vienkārši slavu Dievam par to. Tu saki, tad man jāpasaka, ka man tā runa ir vispār savādāk. Tāpēc es nekad nepierakstu. Man nav pierakstīts runas, jā. Bet es domāju, ka kaut ko citu. Protams, mēs varētu liecināt arī kādam neadventistam, bet
nav atšķirināts. Hopā, tad nebūtu tik vienkārši. Un tad es sāku domāt, es gribu arī adventistu. Tad gan jau viņš arī, varbūt viņam ir kaut kāda kalpošana. Viņam arī kalpošana ir jāatstāj. Un tad es sapratu, ka īstenībā nav tik liela varbūtība atrast vispār tādu cilvēku. Bet bija tā, ka, kamēr es zināju par šo tieši brīvprātīgo darbu programmu kaut kādus, viņš vairāk nekā 2 gadus, man neskapēc, kad es vienkārši kaut kur padomāju par šo iespēju vispār. Tad man nāca prātā meitene Lilija, ar kuru mēs iepazināmies 12. gadā skolotāju seminārā Krimā. Un es nezinu, vienmēr, kad mēs vēl nerakstījām to projektu, vēl nedomājam, ka mēs tiešām rakstīšu. Viņa nāca prātā, man asociējās ar šo projektu. Un tad, kad es sapratu, cik ir nereāli vispār dabūt cilvēku tādu, kurš kalpo, dabūt vispār citu valsti uz gadu, tad es sapratu, ka tas nav tik vienkārši, bet viņa bija tomēr pirmā, kam es uzrakstīju. Jā. Un kas notika Lilijai par to laiku? Когда мне было 14, к нам в церковь, я еще жила в России, приехал миссионер из Бразилии. Kad man bija 14 gadi, es tajā brīdī vēl dzīvoju Krievijā, pie mums draudzē atbrauca misionovs no Бразилijas. Смуглый мужчина, который очень активно рассказывал про служение миссионеров в других странах. Viņam bija tumša āda, viņš ļoti aktīvi stāstīja par misiju darbu citās valstīs, tādās aptālās. Я слушала вот так вот. Viņa klausījās tā. После окончания богослужения пришла к маме и сказала: мама, пусти меня, я уезжаю. 14 gadi, bet jau kā par viņa atnāca pie mammas un teica: mama, laik man projām, es braucu misijā. Она сказала: сядь тихонечко и слушай до конца. Mamma teica: apsēdies un mierīgi sēdi. Я не поехала в Бразилию. Es neaizbraucu Brazīlijā un citā valstī. Миссионером тоже не стала. Par misionāru arī nekļuvu. Потом я переехала в Украину, и жизнь шла своим чередом. Tad es pārcēlu uz Ukrainu, dzīve gāja savā kārtībā. Бог хранил меня и приводил в церковь даже тогда, когда я уходила из церкви, ходила в Бога, все-таки возвращала меня в церковь. Dievs sargāja mani arī tajos brīžos jaunības gados, kad es gāju prom, viņš atkal un atkal veda mani pie sevis. И в особенные такие моменты, когда я понимала, что смысла в жизни не могу найти, Dievs īpašais brīžos, kad es sapratu, ka es savā dzīvē jēgu atrast nevaru, Бог открыл мне, что единственный смысл — это служение другим людям, только так жизнь обретает какую-то ценность. Dievs atklāja, ka vienīgā jēga ir manā dzīvē kalpot citiem cilvēkiem. И в церкви в Украине я начала заниматься с детьми. Сначала это были искатели, скрипы, молодежь. Un savā draudzē Ukrainā sāku darboties sākumā piedzīvu meklētājiem, tad ceļu meklētājiem, šī ar jauniešiem. И как бы это меня успокаивало, то, что у меня есть служение, и как бы все нормально. Man tas mierināja, kā man ir kalpošana, kāds viss kārtībā. До какого-то определенного момента, когда действительно 2 года назад у меня было такое какое-то разочарование и в церкви, и в Боге, и в себе, и в служении. Līdz kaut kādam brīdim tas mani apmierināja, kad apmēram 2 gadus atpakaļ, es sapratu, ka man bija kaut kāds Kas tiešām nesakot? Vilšanās. Nē, tu tiešām vajag tulkot? Nē, vajag, jā. Manā bija kaut kādā vilšana sajūta. Jā. И тогда у меня появилась мысль о том, что Бог хочет, чтобы я полностью посвятила свою жизнь. Tad man parādīja doma, ka Dievs gribēs pilnībā nodot savu dzīvi. Я сказала: нет. Tu teici, nē. Я читала, что ты делаешь своими учениками, пророками, нет. Es lasīju Bībelē, ko tu dari ar saviem mācekļiem un praviešiem. Nē. Мне нравится руководить своей жизнью, когда я знаю, что будет завтра, когда я могу спланировать свою жизнь. Я не могу так просто сказать: да, нет, я не согласна. Viņa
ничего, что я бы сделала сама, это было бы хорошо. Es apzinājos, ka manā dzīvē nav nekas, ko es būtu izdarījis pati, un tas sanāca labi. На самом деле очень страшно. Patiešām ļoti Я не bail, согласна. bet es esmu ar mieru. Я согласна пойти туда, куда ты меня пошлешь. Esmu gatava iet tur, kur tu man sūtīsi. Даже если это будет другая страна. Pat ja tā būs cita Я просто не знаю, не могу себе представить, что ты можешь сделать со мной. Nu, iedomāties, ko tu izdarīsi. Но я согласна. Bet es esmu ar mieru. После этого, Pēc tam через месяц мы собрались с девчонками из церкви, друзья, и решили организовать молитвенный кружок, когда мы будем молиться друг за друга. pēc mēneša mēs savācamies ar vēl citām meitenām un nolēmām dibināt tādu lūkšanas grupiņu, kur mēs lūksim vienu par otru. Мы просили Бога, чтобы Он открыл нам свою волю на то, что мы должны делать в будущем и в настоящем. Mēs lūdzām, lai Dievs atklāj savu gribu. И поэтому, когда в марте Аня прислала мне месседж, Kad Magda Anna atsūtīja man savu to jautājumu, я сказала, да, окей. es pateicu, jā, ok. Аня мне спрашивает, ты понимаешь, что тебе нужно будет оставить работу, служение? Я говорю, да, понимаю. Anna jautā, vai tu saproti, ka būs jāsaka darbu, kalpošanu, saka, jā. Напротив меня сидела девочка, моя сотрудник. Man pretī sēdēja meitene, man kolēģi. Я говорю, представляешь, Настя, мне предложили проект служения в Латвии. Kā iedomāties, mēs man piedāvāja kalpošanas projektu Latvijā. Она говорит, Лия, там холодно. Tur ir tur augsti. Если это волонтерский проект, это бесплатно. Un Vilija, tas ir brīvprātīgo projekts, tas ir bez maksas, tev nemaksās. Я говорю, здорово, только я об этом мечтала. Viņa saka, nu, super, tas ir tas, ko es jums apņēmu. Jā, Lilija toreiz atbildēja negaidīt ātri. Mēs ar viņu sarakstamies ik pa laiku, parasti viņa ļoti aizņemta meitene, un viņa neatbild nākamajā dienā. Un tad es ātri saņēmu atbildi, un tālāk mēs sākām rakstīt projektu. Jā, mēs sākām rakstīt projektu, un Dievs tā vādīja vienkārši. Tagad es nestāstīšu visus tos sīkumus, bet tik daudz lietas. Piemēram, bija tā, ka es dzirdēju, ka Lidija Neikurs atbrauc, un kā jau daudz Neikurs atbrauc, nu jāaiziet uz to semināru. Ir tīpaši, jo tas notiek mūsu telpās. Tā kā man bija daudz darba, es jau sāku rakstīt projektu, es biju ar galvu tajā un ceļu meklētājos. Un es nepiefiksēju, kādas ir tēmas. Es vienkārši aizgāju uz pēcpusdienā, jā. Gāju pēcpusdienā un klausos, vau, tur ir programma liekas skolām. Un tā es izvēlos dzīvības, tā spēle, ja. Un tas mums jāliek iekšā projektā. Un es lieku, un es pēc tam uzzinu, ka vau, Lilija īstenībā strādā skolā. Jo manā skolā man pedagoģija nav nekādas kontakts, bet viņa strādāja skolā. Es neatcerējos, pirms tam es nebiju pārliecināta, kur viņa strādā. Tā es nevaru to nesaļot. Viņai tiešām tur ir pieredze, un viņa saka, es arī pabeidzu, mums projekts ir daudz par veselīgu dzīvesveidu, un viņa tieši pabeidza veselīgu dzīvesveidu instruktoru kursus. Es arī to nezināju. Bija ļoti daudz lietas. Vienkārši Dievs vārdā es rakstu tiešā projektā. Bija tā, ka mums bija ļoti maz laika. Mums bija laika katreiz, katru jautājumu saskaņot. Vienkārši rakstu tiešā, pēc tam Lilija kaut kādā brīdī pastāst. Es daru šito, esi piekritus un ar šito. Un viņa saka, jā, man šitais patīk, šitais ir mans sapnis, es gribētu strādāt priekš šitā. Un tā. Un tās Neikurs seminārā es redzēju ar vienu mūsu māsu. Viņa mācās par sociālo pedagoģiju, pedagogu Natālija mūsu tāda māsa. Un es viņa kaut kādā brīdī vienkārši koridorī skrienot pateicu, viņa gribētu to arī realizēt tās spēles. Un patinoši ļoti uz priekšu, kad mēs esam jau šeit, ja mēs plānojam projektu skolās, viena daļa no mūsu projekta ir tāda, ka mēs ņemsim to Neikurs uz to spēli un veidosim 4 nodarbības 5 skolās, ja Dievs dos. Tā
vismaz mums ir projektā ierakstīt. Un katrai klasē būs tās 4 nodarbības, kur mēs beigās reklamēsim ceļu meklētājs kā alternatīvu pret atkarībām, pret tukšo laiku pavadīšanu, lietderīgu laiku pavadīšanu. Un mums ir tur vajadzīgi palīgi, kas arī iet uz skolās. Tas tāds būtisks jautājums, jo tas ir arī skola noteikti darba laikā, tā kā nesanāk visiem, kuri gribētu. Un jau, kad Lilija bija šeit, mēs izveidojam to programmu, kā būs, es Lilija izveidoju to programmu, ko mēs darīsim skolā. Tad es zināju, ka man ir jāpiezvan tas te Natālijai, jo es domāju, viņi varbūt gribētu palīdzēt. Un es visu laiku atlieku citu ļoti steidzamu darbu un tā. Vienā es skatos, es tieši braucu no Saukastiem mājās, skatos, man neatbildēs zvans no Natālijas. Un es tā vēl neesmu vēl gatava Natālijai piedāvāt to un tā. Un viņa man zvana, kad būs neērties, ja viņa parunāšu un to neteikšu un tā. Bet es tomēr viņai pārzvanu, mēs parunāšu to, kāpēc viņa man zvanīja, pa citu pilnīgi jautājumu. Viņa man saka, zini, es viņai laikam teicu, ka, zini, es tev gribēju pateikt, bet es gribētu tev palūkt, varbūt arī gribētu ar mums skolās. Viņa saka, es arī tikko ieraudzīju, tu stāstīji draudē, kā Lilija, kāpēc ir atbraukus un kā jūs skolās būsiet. Es gribēju pirms pienākumu teikt, ka es to gribu. Vienkārši man nebija laika un viņa man atvērs, piedod, ka es tev nepienācu un nepateicu. Vienkārši, kā to visu Dievs kārto. Tad bija ļoti daudz sīkumi, kuru priekš mums tie brīdī bija brīnumi. Piemēram, normālā procesā ir jābūt 2 organizācijām. Latvijā uzņemošā, citā valstī nosūtošā, un tā nosūtošā organizācijā atrod brīvprātīgo, ko sūtīt. Mums bija uzņemošā, brīvprātīgais, mums bija nosūtošās organizācijas. Un tad es sastādīju sārakstu ar Ukrainas organizācijām, kuras vārdu sūtīt par brīvprātīgos. Mēs jau noskaņojamies, mēs lūdzu, lai Lilija piekristu zvanīt tiem, lai viņai būtu izturība apsvītās 100 organizācijas. 20 toši tomēr viņai būs jāapzvan. Viņa tā paskatījās to sarakstu, izvēlējās ļoti tā aprēķinot, kurai tuvāk organizācija piezvana, un tie saka, jā, mēs varam, mēs gribam. Tā ir organizācija, kur viņi sūta vistuvākā, un kad es pēc tam jau sazinājās, ka organizācija izrādās viņi popularizē veselīgu dzīvesveidu, līdz ar to, ka mums ir ko darīt kopā un tā. Un vēl tāds moments tajā projekta rakstīšanā bija tāds, ka es esmu tāds cilvēks, kuram ļoti grūti strādāt no mājām. Es nevaru mācīties tālmācībās. Stundās es varu klausīties mājās, māju izdarbu. Ļoti grūti man iet. Un tā, līdz ar to, kad es arī strādāju kaut ko no mājām, tad tas ir ļoti grūti. Un es biju rakstījis līdzīgi projektus, kur man arī ļoti interesē gadu atpakaļ. Un tad mans rekords bija 4-5 stundas no visā pusgada nostrādāts tā no vietas. Jo mājās kāds ienāk, tad vajag vēl izmaskāt, tad pusdien, viss kaut kas traucē, nevis darba vietā. Un man tā ir liela problēma. Bet te es lūdzu, es sapratu, ka laiks ir ierobežots. Un Klaus, es nezinu, viņš tā arī kaut kāds brīnums, un manī es tiešām varēju tās 7-8 stundas no vietas, no mājās. Un pārtinot arī uz priekšu, jūnijā es nolēmu, ka ir jālūdz mūsu lūkšanu grupiņu draudzē, lai viņi arī lūdz šo projektu. Es viņiem izstāstu, vienai māsai izstāstu, viņi lūdz par to, un viņi saka, tagad es sapratu. Tieši, ka tajā kaut kur martā, aprīlī, es rakstīju projektu martā un aprīlī. Martā un aprīlī man bija kaut kāds pamudinājums lūgt par tevi. Kāds īpaši es nezināju, kāpēc, bet es parasti uzticos tādu pamudinājumu un lūdzu. Tad es zinu, kāpēc es varēju to darīt.
bija daudzas lietas, mēs jau savā starpā saprotam, kāpēc to vajag. Es jums pasaku, ka mēs ejam uz skolā un aicinātu ceļu meklētājiem, mums ir saprotams, kāpēc. Un man ir saprotams, kāpēc, lai nestu to vēsti bērniem, ja? Bet to definēt mums bija projektā jāapraksta, kāpēc mums to vajag. Un tas bija jautājums, es sarakstīju sākumā visu aktivitātes un visu kaut ko, bet kāpēc? Tas bija pēdējais, ko es rakstīju ar asarām, ar nevaru, jo es nevarēju to noformulēt tā, lai tas ir pietiekoši. Un bija daudz, ne no pirmās reizes, vairākas reizes, mēs tos vienkārši ceļos un lūdzu, lai Dievs devā gudrību, jo es nezinu, kā to. Un Dievs tiešām dāvāja gudrību, ka nezinu, no kurienes pēc tam sarādās ar cifri, ka tas viss, salikās tā bildi, ka tu vairākas nedēļas sēdi un nevar atbildēt to jautājumu. Un tad viņš deva to atbildīt. Tālāk bija daudz grūtības, jo man bija jāiesniedz uz 1 nedēļu iepriekš nekā visiem pārējiem, jo es braucu projām uz Minsku, to pēdējā nedēļas, jau nevarēju neko izdarīt par projektu. Un tad pēdējā naktī man bija vienkārši no galda jāieskopē PDF-ā teksti, gāž tādu ķilnīgi. Un es kopējā priekšā saprotu, ka es nepareiz saku nevis 1500 vārdu, bet 1500 simbolu. Tajā pēdējā naktī es saprotu, ka man ļoti daudz kas ir jāmaina. Ļoti daudz. Labi, ka es pati rakstīju to projektu, zināju, ko var noņemt un tā. Un tad es arī saprotu, ka viena daļa, ko man viena māsa tulkoja no angļu valodas vienu daļu. Varbūt viņi kaut ko ne to aizsūtīja, vai kā. Bija pilnīgi nepareiz tulkojums, man ir sliktas angļu valodas zināšanas, un es redzēju, ka tur ir slikti. Man bija viss tas jāpartēs, un tā, bez audijā viņš to darīja. Bet mēs iesniedzām projektu, un tad mums bija grūts periods, jo 3 mēneši nekāds atbildes. Es zvanīju viņiem, vai viss kārtībā, varbūt 3 dokumentu iesniegt. Pēc 3 mēnešiem es saņemsies. Un tā, un tas paralēli notika Lilijai. Когда Анечка сказала, что она подала проект, Когда она pateica, ka viņi iesniedz projektu, у меня в жизни начали происходить странные вещи. un dzīvē sāka notikt savādas lietas. Обычно я вообще не рассказываю о таких вещах, но Parasti потому es что vispār это стоит nestāstu сказать. par šādām lietām, bet es domāju, ka šis ir jāpasaka. Я начала встречаться с неверующим парнем. Es sāku draudzēties ar neticīgu puisi. И я понимала, что я тут молюсь про проект, тут молюсь про него. Es sapratu, ka šeit es lūdzu par projektu, un šeit es lūdzu par viņu. Потом я уже чуть-чуть молюсь про проект, очень много молюсь про него. Es sāku sapratu, ka es bišķi lūdzu par projektu un daudz lūdzu par viņu. Потом он уезжает на войну, и я не молюсь про проект, молюсь только про него. Tad viņš aizbrauc karā, diezgan tālākajā, un es vairāk nelūdzu par projektu, lūdzu par viņu. И у меня подруга в Украине говорит, ты неправильно делаешь. Un man draudzene saka, tu nepareizi dari. Бог тебе открыл, что проект это твое, не твой проект, ты должна молиться про проект. Dievs atklāja, ka šis projekts ir priekš tevis, nevis tas puisis, bet tas projekts. И вот у меня внутри такое раздирающее какое-то состояние, и я Iekšā tāda, пытаюсь понять, почему это происходит. И мне приходит мысль, что меня что-то уводит от моего служения. un iekšā tāda losoša sajūta, un man atnāk tā doma, ka ir kaut kas vienkārši, kas ļoti neturam dēt man projekt no manas kalpošanas. Начинаю молиться про проект. Sāku lūgt par projektu. А через месяц мне предлагают пройти кастинг на телеканал «Надия». Pēc mēneša man piedāvā iziet castingu uz Oficiālā Ukrainas kanālu. Я прохожу кастинг, я в нем выиграю, мне предлагают работу. Es izietu pēc pārbaudas, es vinnēju tajā un piedāvā darbu. У меня опять выбор. Un atkal izvēl Это служение, это служение. kalpošanu un kalpošanu. И что теперь, Боже? Un ko tagad Dievs?
как мне вообще понять это все? Kā man vispār to visu saprast? Они мне говорили, мы не берем тебя волонтером на стажерном канал, мы берем тебя сразу на работу. Viņi saka, Lilija, mēs tevi neņemam par brīvprātīgu, mēs tevi ņemam darbā. Мы тебе будем сразу платить зарплату. Mēs tev uzreiz maksāsim no pirmās dienas algu. Un viņi saka, nē, Можно я буду волонтером? drīkst būšu brīvprātīgais. Потому что я им ничего не сказала про проект. Ja es viņam neko neteicu par projektu, Я решила молиться о том, чтобы Господь мне открыл, где именно я должна быть. es lūdzu, lai Dievs man atklāj, kur man ir jābūt. И я молилась Es lūdzu и не понимала. un nesapratu. Потому что на телеканале все, что шло то хорошо, то плохо. Jo TV kanālā viss gāja to labi, to slikti, labi, slikti. И когда все шло хорошо, я говорила, вот, да, это мое. Viss gāja labi, es teicu, o, tas ir mans, es sapratu. Когда все шло плохо, я говорила, нет, я не хочу здесь работать. Kad es slikti, es nevaru šeit strādāt. И я думаю, я запутала немножко Бога своими просьбами и желаниями. Kad viņš sajauc Dievu ar savām visām vēlmēm, lūkšanām. Я помню, я шла домой с работы и молилась, что Господь, открой мне свою волю, пожалуйста. Es gāju, atceros, ka es gāju no darba mājās un vienkārši ļoti izmisīgi lūdzu un Dievs lūdzu atklāj savu gribu. И я слышу, что Бог, ты должна решить сама, что ты хочешь. Un es dzirdēju balsi, tev pašai ir jāizlem, ko tu vēlēsi. Было бы проще, если бы Бог просто сказал, ну давай вот только вот это и все. Būtu vieglāk, ja Dievs pateikt, nu, šito jādara. Я никому не говорила про этот проект, только своей подруге, Es своей nevienam коллеге. neteicu par šo projektu, tikai savai draudzenei un kolēģei. Ни на работе, ни дома никто не знал про эти переживания. Ne mājās, ne darbā neviens nezināja par šiem pārdzīvojumiem. Я решила молиться, потому что Бог все-таки дал мне силы принять правильное решение. Es lūdzu, lai Dievs tomēr dod man spēku pieņemt to pareizo lēmumu. И я решила, что Господь, я хочу заниматься с детьми, если это латка, значит это латка. Un es pieņemu lēmumu, ka es vēlos strādāt tomēr bērniem, tā arī Dievam pateicu. Vēlos strādāt ar bērniem, un Dievs tā ir Latvija, lai tā ir Latvija. Tālāk bija ceļu meklētāju nometne. Jūlijas bija pēdējais 3. mēnesis, ko mēs gaidījām. Lūdzām. Un nometnē sapratu, ka es pilnīgi neesmu gatava lēmumam. Īpaši neatbildējis, neesmu gatava. Un es vēl nezināju, ka jāatbildēs, es īstenībā neesmu gatava. Un es sapratu, ka nometnē es nevis lūkšu, es gribu, bet es lūkšu. Es izlēmu, ka nometnē, man ar nometnēm ir rītiem ārkārtīgi trakāk, tagad ir vieglāk, bet 6 no rīta man ir liels izaicinājums piecelties uz direktora sapulces. Un es teicu, Dievam, es celšos pirms direktora sapulces, lūkšu par šo un tad iešu. Es laikam nesaprotu, ko es teicu, bet es lūdzu, lai Dievs samierina un sagatavo mūs abas tam lēmumu, kāds būs, kad jā, kad nē. Un atbraucot no nometnes, pirmajā dienā es piezvanu, pajautāju, varbūt es ir mans kaut kāds lēmums. Bija 26. jūlija, mums bija jūlija beigās vai augusta sākumā jāzina lēmumu. Viņš saka, jūs neesat saņēmuši vēstuli, jums ir apstiprināts projekts. Izrādījās, ka mums vēstuli, jo līdz šim brīdim vēl nav atnākusi apstiprinājuma oriģinālā vēstuli. Viņi ir izsūtīti pirms nometnes, mums bija viņi jāsaņem jūlija kaut kādos 11. datumos. Un ja es viņu saņemtu, nebūtu tā nedēļa, lai es samierinātos ar kādu to lēmumu. Un tad es uzzinu, ka ir jā. Un tad es mēģinu to aptvert. Jūs varat iedomāties, pasaule maksā, lai mēs kalpotu. Mums tas ir pazīstams ar BLV, fonds arī maksā, lai mēs bērnus uz evangelizācijas nometnēs. Ja? Bet, jā, tas man bija kaut kas joprojām ir neaptverams. Un tad bija ļoti daudzas lietas par dokumentiem. Viena no tām, kā Lilija kārtoja īsima. Вот если до этого момента мне казалось, что все было сложно, то сложности на самом деле начались, когда я поняла, что проект
ждем. Ja man likās, ka līdz projekta apstiprināšanai viss ir sarežģīti. Bet īstenībā sarežģīti. Grūtības sākās, kad projekts bija apstiprināts. Мне нужно было уволиться с 2 работ, Man bija своей семье. jāiet prom no 2 darba un jāpasaka ģimenei. И меня не поддержали нигде. Mani neatbalstīja nekur. На работе сказали, зачем ты туда едешь, там же не платят. Darbā pateica, kāpēc tu tur brauc, tur nemaksā. И мы не сможем тебя принять через год снова на работу. Un mēs tevi nevarēsim pieņemt atpakaļ pēc kāda. Ну, как я узнала, они все-таки решили, что если я вернусь через год в Украину, они меня примут назад. Bet kā es uzzināju, viņi tomēr atstāja to vietu man, un ja es atbraucu atpakaļ, viņi pieņems tomēr. На телеканале меня вообще не могут простить за то, что я ухожу. Telekanālā man vispār nevarēja piedot, ka es eju prom. Но тяжелее всего было, потому что родные не понимали, зачем я это делаю, и не поддерживали. Visgrūtāk bija, jo mani ģimene man nesaprata un neatbalstīja. И даже сейчас, когда я уже здесь в Латвии, им не нравится эта идея. Pat, kad es esmu šeit jau Latvijā, viņiem nepatīk tā ideja. Но хочу рассказать о том, как это было с документами, как я пришла делать справку про несудимость. Es gribu pastāstīt, kā Dievs patie dokumenti, un viens piemērs izņem par nesodību. Эта справка делается 3 недели Šie izņem tiek gatavot 3 nedēļas или месяц. vai mēnesi. И стоит она в размере 10-15 евро. Maksā 10-15 eiro. Salīdzinājumam mums vidējais algas, jūs zināt, kā tas, ja? Viņiem vidējais algas ir 80 līdz 100 eiro. Я понимаю, что мне до выезда остается 2 недели. Es saprotu, ka 3 nedēļas vai mēnesi, jā, bet līdz izbraukšanai man ir 2 nedēļas. Я прихожу, попадаю вообще не в то здание. Es atnāku vispār citā ēkā, nepareizajā. Меня встречает какой-то парень, Un satieku kāds puisis. спрашивает, что я хочу. Я Я ему там объясняю, он говорит, это не здесь. Es vispār nav šeit. Я тебя поведу. Es tev aizvedīšu. Пока он меня проводит, мы знакомимся, общаемся. Kamēr viņš man aizved, mēs iepazinamies, runājamies. Когда уже подходит моя очередь, я думаю, как же я должна это объяснить, что мне нужно очень коротко. Kad atnāk man rīda, es jau domāju, kā man tev paskaidro, man vajag īsi, ātri. Он заходит вместе со мной и говорит, присядь. Viņš ienāk kopā manī un saka, apsēdies. Оказывается, он там работал. Izrādās, viņš tur strādā. И он говорит женщине, говорит, это моя знакомая, а можно ей сделать за неделю бесплатно? Jā, viņš tā, ka teica sievietē, tā ir mana paziņa, lūdzu, nokamēr viņas 2 nedēļas. Vienā nedēļā un bez maksas. Через неделю я получила справку. Pēc nedēļas man bija izziņa. Nākamais, manā pusē bija uzturēšanas atļaujas noformēšana. Tad es vēl nezināju par uzturēšanas atļauju, jo sākotnēji man viss teica, ka mums būs vajadzīga vīza. Tad es gāju 3 reizes uz pilsonības migrācijas lietu pārvaldi. Un tur 3 reizes man stāstīja pilnīgi cits stāsts. Pirmā reize es atnāku, nē, jums šajā gadījumā jāinfoja šitā un vēl šīs dokuments jāsaka. Ok, es paņemu šito dokumentu, atnāku pēc 2 dienām, nē, šito nav jāņem, šito ir jāpaņem. Ok, es nokamēju to dokumentu, atnāku pēc 3 dienām, es saku, nē, šitais nav vajadzīgs. Vispār tāds punkts mūsu likumdošanā neeksistē, brīvprātīgais tā. Es saprotu tā, ka es saprotu, kāpēc mums 3 reizes futbolē, jo neviens darbinieks, viņi tikai fantazē, ko var darīt, jo tāds punkts nav vispār, un viņi nav kods, pēc kā viņi var laist to iesniegumā. Un beigās 3. pusreizē es uzzinu, ka mums ir jāraksta vēstule pašam šīs Belskondības un migrācijas lietu pārvaldes priekšniekam. Ar lūgumu atļaut viņai formēt uzturēšanas atļauju, jo tās lai viņi ir kārtām viņa. Un es to rakstu, bet problēma ir tāda pati ar termiņiem, kas ir augusta vidus, un pēc likumdošanas viņi var atbildēt mēnešu laikā. Mums ir 2 nedēļas, un viņai ir jāiekļaus nerunāt par citiem pārējiem dokumentiem. Un es tā lūdzu un nolēmu, tad droši ir jālūdz. Un droši ir jāraksta, ja? Un tad
Un tad bija nākamā lieta, mums pēc projekta ir jānodrošina Lilijai latviešu valodas stundas un mentors. Un mums teica, ka mentors, vislabākais mentors ir bijušais brīvprātīgais. Mums nekad tāds projekts nav bijis, protams, mums tāds nav. Un es domāju, vajag kaut kā googlēt un meklēt tās organizācijas, kuriem bija tādas brīvprātīgas no Latvijas. Un es iegooglēju un atrodu pirmo tādu kontaktu organizāciju. Es viņu māju to lapiņu atveru draugos, skatos kaut kas ļoti pazīstams. Un tad es atceros, es sameklēju savā e-pastā, ka man ir tieši tādi kontakti saglabāt. Es ar šīs organizācijas vadītāju, ir maziņa organizācija, tas vadītājs ir visi liela organizācija. Tad es ar viņu esmu iepazinusies mēnesi atpakaļ. Nē, kad es mēnesi pirms iesniegtu projektu pavasarī. Es vienkārši, ka viņa ir tāda organizācija, saglabā kontaktus un aizmirsu. Tad es viņam zvanu un saku, ka vai jums nav kāds brīvprātīgais, kurš ir atbraucis jau Latvijā un kurš varētu būt mentors viņai. Saka, mums nav, bet es pats esmu bijis kā brīvprātīgais Ukrainā un tā, es varētu būt. Tas atsaucīgs kurš. Bet man bija kaut kā šaubas, viņš man kaut kāds. Un sākumā man nevisēja. Es nebiju pārliecināta, ka man Lilijai vajag tādu mentors. Un es ļoti lūdzu par šo jautājumu jau iepriekš, mēs ar Liliju arī viņu lūdzu mentionēt savā, lai mēs varētu, lai būtu kaut kāds cilvēks, ko mēs liecinātu par to. Un es nolēmu iesniegt savai draudzenei Zanei no draudzes un piedāvāt viņai, jo viņa zina, ka arī tā pie meiteni. Un viņa vispār nedomājot, viņa saka, jā, tu man stāsti, es viņai vēl nepaspēju piedāvāt, ko tu gribētu. Mums vajadzīgs mentors, mums darīja šito. Saka, es gribu. Un tad tā, mūsu Zana no draudzes ir mentors viņai, un tad es kam puisim atzīmēs, kaut kā nē. Es jums ar latviešu valodu dzimtā, varbūt es latviešu valodu gribat pasniegt. Jā! Un tad mēs lūdzām, lai mēs varētu, bet tur būtu kāds nedaudz cilvēks, lai mēs ar to varētu liecināt, bet mēs ar to nošāvām 2 zaķus. Es aizmirsu izņemt to latviešu valodu, nevienu, ka vajadzētu. Latviešu valodā mums ir nedaudz cilvēks, kuram ir kontakts ar Liliju 12 mēnešu laikā. Viņš negribot zinu, kas notiek. Viņš zīmē tādu piespiedu kārtā liecināšanu. Bet mentors viņai ir Zana meitene, kurā tagad pārdzīvo grūtu periodu savā dzīvē. Paldies Dievam, ka viņš man ir atgādinājis viņu un devis viņai sirdī vēlēšanos piekrist. Jo viņš šobrīd ar vīru to nāk un nenāk draudzē. Īstenībā viņi ļoti izskata jūdu tradīcijas un nesaka to visam, kad viņa kaut ko stāstīja par sevi. Trešai personai, kādai citai draudzenei, viņa teica, ka kur Lilija nāk uz adventistu draudzi un es svētu jūdu tradīcijas, viņi ir adventisti. Tāpēc savu Dievu mums ir iespēja ar viņu uzturēt kontaktu, jo pēdējā gada laikā es jūtu, ka jūtas kontakts viņa nenāk uz draudzi, mums nav. Bet tagad viņai arī piespiedu kārtā ar Liliju viņa kontaktējās un es un Lilija mums ir iespēja atbalstīt. Tālāk bija daudzas, es domāju, ka dzīvokli būs visvieglāk, jo es vienkārši gribēju palikt tie pašā dzīvokli, bet maksāt ar viņu projekta līdzekļiem. Es vienkārši teicu, jā, ok. Bet, kad viņš bija jākārto, izrādījās, ka viņš sākumā ļoti ilgi viņš atteicās. Viņš teica, ka viņam būs tagad PVN jāmaksā. Es biju uz vidu, visu noskaidroju, viņam nav jāmaksā PVN. Es viņam zvanu un saku, jums nav jāmaksā PVN, es nezinu, kur jūs grāmatas bija paņemts, nav jāmaksā. Viņš pats piezvan, uz vidu, jā, tiešām nav jāmaksā. Tad vēl kaut kāds nodevs uz zemi, kad palielināsies, ja līgums uz biedrību. Es atkal paskaidroju, atkal viņš, jā, nemainās, jā. Tad vēl kaut kas ļoti ilgi viņš nepiekrita. Man vienlaikus ir alerģija par pārbraukšanām, jo mēs ir ļoti daudz, reiz katru gadu mainījuši dzīvokli un tu iebrauc un tu saka, rēķini būs tādi, un rēķini ir 5 reizes lielāki, un tu iebrauc un ziemā ir augsts un tā. Tāpēc es šausmīgi negribēju mainīt dzīvokli. Es Dievam to teicu, bet viņš zināja, ka, es nebiju gatava pārcelties
Man vajadzēja 2 nedēļas, lai sapratu, ok, labi, varbūtība, ka mēs šeit paliekam jau nav liela. Es esmu mieru dzīvot vienalga, kur ir dzīvot klusavu. To man vajadzēja pie tā atnāk, un tad viss sakārtojās. Un Lilija jau ir svētdien ir izbraukusi no mājām uz Latviju. Mums jau nebija parakstīts līgums par dzīvokli. Lilija ir atbraukusi pirmdien, mums tikai pirmdienas vakarā bija parakstīts līgums par dzīvokli, kur mēs dzīvosim vispār. Bet Dievs tev kārtojas. Tālāk pirmā nedēļa bija tāda, ka mēs ar Liliju pilnīgi negaidīti dzīvojam nenormāli draudzīgi. Viņai patika viss kā man, viņai tāda arī, tas, kas viņai liekas sīkums, mums arī tas likās sīkums. Mēs vienkārši lūgām brīnumaini, kā pasakām dzīvojam. Viss bija tik